Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, atbalsta gan steidzamību, gan arī pieņemšanu, nekavējoties. Bet, kolēģi, šodien mēs ļoti labi redzam, kāda ir cena, vilcināšanās cena. Šāds kasācijas lēmums noteikti nebūtu, ja būtu laicīgi izpildīts tas, uz ko mēs aicinājām. Būtu laicīgi pieņemts no juridiskās komisijas un šī norma pieņemt, jo tiesa vadās no likuma, kas viņiem tajā brīdī ir. Tik tālu es piekrītu Judina kungam. Bet juridiskās komisijas vilcināšanās pieņemt attiecīgus grozījumus skaidri un nepārprotami parādīja šis tiesas nolēmums. Un sajūtas, ko saņēma šī ģimene. Šī ģimene samaksā ar savu dzīvokli par vilcināšanos. Un šobrīd mēs mēģinām labot juridiskās komisijas, es teiktu tā, Judina kungs, jūsu kļūdu. Es atbalstu konkrētos grozījumus, atbalstu arī to, ka mēs tagad piemērojam, kad ar 1. janvāri var labot šo kļūdu. Tik tālu viss kārtībā, bet šis ir uzskatāms kļūdu labojums. Un vēlreiz būs jāgriežas tiesā šai ģimenei. Un vēlreiz tiesai būs šis jautājums jāskata. Būtu mēs to izdarījuši saulaicīgi, šādas situācijas nebūtu. Šobrīd nebūtu mums nekas papildus, nedz ar juristiem jādarbojas šai ģimenei un jāatrīc par to, vai viņi tomēr varēs savu dzīvokli saglābt vai nē. Tā ir kļūda, ko mēs maksājam par vilcināšanos. Mēs apvienotais saraksts lūdzām Tieslietu ministriju iesniegt. Tieslietu ministrija atsūtīja uz Saeimu no ministra kabineta šo lēmumu. Mēs pieprasījumu pat neuzturējām tālāk, tāpēc, ka nonāca Saeimā, viss sākās darbs, un tad tas iegulās juridiskajā komisijā, sākās muļļāšanās, un kamēr bija galīgais tiesas spriedums, kurš vadās no tā brīža likuma. Šobrīd mēs labojam juridiskās komisijas kļūdu, vilcināšanās kļūdu. Es aicinu atbalstīt konkrēto priekšlikumu, un tomēr es domāju, ka mēs visi saprotam, ka preventīvi šādas situācijas vairāk neatkārtosies. Paldies!